Jā, nu nekā smuki, zelts uzgāja augšā, bet tagad mēs selosim. Volatilitāte nomierinājusies. Tagad mēs selosim. Um, Šeit, jā, es gribētu būt ar stoplos pagaidām šeit. Kā es te apakšā nopirku, nu? Nedz ātri izmet man ārā, jā, bet nu labi. Nav ko sapņot par to, kā būtu bijis, ja būtu bijis. Bet, nu, $200 uzgāja augšā. Nice. Anyway. Es domāju, ka mums bottoms šodienai ir ielikts iekšā, un to es tūlītās varu paskaidrot, kāpēc viņš ir ielikts iekšā. Mm, jo mums ir pirmā nopietnā absorpcija. Pirmā nopietnā absorpcija šeit apakšā. Ļoti daudz buyeru ir ar lieliem kontraktiem. Buyer seller ir. Šeit ir ieslēgti iekšā. Tā kā es domāju, ka bottoms ir in. Man ir tāds sajūta, ka bottoms ir in, bet viņš tik un tā vēl aizvien var nākt mēģināt šai te zonai uzbrukt. Viņš to var darīt, viņam tas nav jādara, bet viņš to var darīt, jo tas jāņem vērā. Bet mēs esam šitai te exchange'ā. Mums ir clear rejections, šitam mēs esam izstriedojušies cauri, uz leju, apakaļ augšā. Tā kā es teiktu tā in general, ka tas šoku vilnis ir beidzies zeltam. Saucamais, ja viņi tā var nosaukt. Kāpēc mēs tagad celojam? Kāpēc mēs tagad celojam, mēģinam selu? Tā iemesla dēļ, ka atkal ot šīs te kontrolas zonas, un mums ielēc 144 kontraktu buyers iekšā. Un skaidrs, ka kontrolas zonā, nu labi, neskaidrs, man nevajadzētu tā runāt, bet kontrolas zonā visticamāk viņš tiks absorbēts. Visticamāk viņš tiks absorbēts. Nu, un tagad skatāmies, kur mums te ir kaut kāda klasteri. Man nav konkrēts targets šim treidam, es te vienkārši tā vēroju, ko tirgus darīja, un viņš bija pārāk volatils. Es te, kad treidoju, nu tas bija pārāk volatils. Tas ir too fucking crazy. Tagad var redzēt, ka tā volatilitāte jau ir nomierinājusies. Un, un te var kaut ko darīt. Var kaut ko paskalpot, var paņemties. Tā, ejam uz break-even uzreiz šito. Un es tā sāku kontekstu sev likt kopā pamazām. Kāds mums ir sellings? Ejam šeit. Ejam šeit uz topu un skatāmies, vai mums selleri būs aktīvi tālāk. Jo tagad ļoti labs sellings aizgāja. Augšā ir kārtīga absorpcija. Bet man ir svarīgākais ātri ienākt un ātri savākt pēc visas spām. Un tie arī, nu, atkal vēlreiz jau volatilitāte 20 fucking dolāri. No šī te punkta 10 minūtes nepilnas. Lūdzu, kas pa dropu? Svingi baigie ir. Bet in general, jā, es te gatavojos cash sesijai, un cash sesija, nu, štuka 100 kabatā. Bet cash sesijai es liecos uz to, ka es to kontekstu likšu tādu, ka es domāju, ka bottoms ir ielikts. Uz šādas te absorpcijas zem šī te exchange, es domāju, ka bottoms ir iekšā. Jautājums ir, kā viņš gribēs to bāzi būvēt. Jā, cik viņa, vai viņš vairs te neko nemēģinās darīt, vai arī viņš vēlreiz mēģinās viņai uzbrukt. Jā, bet es tā kā sliektos uz buying visticamāk, jo tās ir ļoti labas absorpcijas. Nu, līdzīgi kā vakardien, jā. Šeit mums pamatīgi absorbējās buyer uz milzīgiem kontraktiem. Un tagad es gribētu varbūt redzēt, lai viņš nonāk vēlreiz lejā un lai selleri kaut ko mēģina darīt. Un ja viņi zaudē kontroli, tad viss. Tad pa lielām tie, kas ir tie swing traderi, kuriem patīk swing tradot un pirkt un turēt un pārdot un turēt, tad lūdzu, reku ir potenciāli no šīs te zonas $600 apsaids.
Potenciāli no šīs te zonas $600 apsaic. Jā. Un vēlreiz šitie asie mūvi, viņi nav long-lived. Un tad viņam lāk šitā te asta. Man jau likās, ka viņš vakardien jau visu izdzēsīs jau ārā šitā te visu lielo dropu, bet, nu, redz, viņš vēl nomauc lejā. Bet viņi nav long-lived, jo mēs varam aiziet arī atpakaļ. 15 minūtēs varēs redzēt, kur te bija tas pēdējais lielais. Man liekas, kā, nē, kur viņš bija? Jā, reku viņš ir šeit. Tā ir tāda nemainīga klasika zeltam. Nu, nemainīga. Tie mūvi, kas sākās lēni, viņi kļūst asāki. Viņi ir long-lived. Šitie te asie dropi, šitie vēl asie dropi, kas ir. Un tad viņi noslēdzās ar šādu. Tas pirmais asais drops, un pēc tam ir tā pēdējā asti, kas ir, un tagad vienkārši jātais bāzi un jāmauc augšā. Un to arī šobrīd atbalsta order flows uz doto brīdi. Order flows to atbalsta. Eka mums. 5,120.6. Sweep buyers at 5,120.6. Tā kā, nu, tirgus galā viņš izdarīs, ko viņš izdarīs. Viss, ko mēs varam darīt, tas ir tikai balstoties uz kaut kādu iedzīgu risk-reward ratio, ņemt trades un cerēt, ka viņi nostrādā. Bet varētu būt, ka bottoms ir iekšā. Varētu būt, ka bottoms uz tādas absorpcijas, kas mums šeit ir redzama, tas ir ļoti labi. Jo mums selleri zaudēja kontroli, buyeri zaudēja šeit kontroli, šajā te zonā. Tad ienāca iekšā selleri, te ir viss pilns ar selleriem, un šī te ir kontrolas zona. Tā kā, ja mēs to kontrolas zonu ne tagad atgūstam, bet mēs pieņemsim nonākam vēlreiz lejā, jo tagad mums ir šī lielais 144 kontrakti, arī viņš te ir nofēlojis uz doto brīdi. Tad, ja viņš kļūst par selleru, viņš piemetīs klāt degvielu. Redzēsim. Varbūt, ka viņš šeit pabūvēs bāzi, varbūt viņš vēlreiz nonāk un vēlreiz tā kā bišķietiņi salauž to lovu. Arī tas ir iespējams, tā skatos. Bet vadīsimies pēc playeriem tirgu, kā viņi te uzvedās uz doto brīdi. Bet šitas ir potenciāls jāsvinkrēt. $500-600 lūdzu. Kas ir gatavs turēt, to var darīt.